Kāpēc saglabāt bioloģisko daudzveidību ir tik svarīgi? Mums jāsaprot, ka runa nav par kādas sugas vai dažādu sugu kopumu saglabāšanu mūsu emocionālās attieksmes dēļ. Tas nav tāpēc, ka konkrēts zīdītais, kukainis vai zieds izskatās simpātisks, jokains vai kopumā mums patīk. Saglabāt bioloģisko daudzveidību ir ļoti svarīgi galvenokārt tāpēc, lai nezustu mūsu ekosistēmu līdzsvars, un ņemot vērā pašreiz aktuālās problēmas, tas ir ļoti svarīgi arī tādēļ, lai palīdzētu risināt klimata pārmaiņu radītos sarežģītos uzdevumus. Pat Eiropas komisija to rezumē šādi. Mēs nevaram risināt bioloģiskās daudzveidības samazināšanās problēmas, nerisinot klimata pārmaiņu problēmas. Un tikpat neiespējami būtu risināt klimata pārmaiņu problēmas, nerisinot bioloģiskās daudzveidības samazināšanās problēmu. Tomēr pievērsīsimies pamatlietām. Ko mēs saprotam ar bioloģisko daudzveidību? Īsāk sakot, bioloģiskā daudzveidība ir viss, kas saistīts ar dzīvību uz mūsu planētas. Šajā ziņā bioloģiskā daudzveidība tiek izprasta un pētīta 3 dažādos veidos. Ģenētiskā daudzveidība, kas attiecas uz daudzveidību vienas sugas ietvaros. Sugu daudzveidība, kas attiecas uz dažādu sugu daudzveidību. Un ekosistēmu daudzveidība, kas attiecas uz dažādu ekosistēmu daudzveidību. Apskatīsim visus šos 3 veidus nedaudz plašāk. Pirmais – ģenētiskā daudzveidība. Pirmais, kas mums jāsaprot par ģenētisko daudzveidību, ir tas, ka tā ļauj sugai pielāgoties, kad mainās vide. Tāpēc liela ģenētiskā daudzveidība, citiem vārdiem sakot liels genofons, pozitīvi ietekmē ekosistēmas noturību un funkcijas. Bioloģiskās variācijas DNS līmenī ir visas bioloģiskās daudzveidības pamatā. Attēlā, ko mēs pašlaik redzam, krāsas attēlo alēles, atsevišķu gēnu variantus, kas nodrošina ģenētisko daudzveidību. Tas nozīmē, ka vienas sugas individiem ir 2 katra gēnu kopijas, pa vienai no katra vecāka. Ņemot to vērā, ģenētiskā daudzveidība attiec uz visiem dažādiem gēniem, ko satur visas dzīvās sugas, tostarp atsevišķi augi, dzīvnieki, sēnes un mikroorganismi. Otrs veids, sugu daudzveidība, attiecas uz visām sastopamajām sugām, kā arī uz atšķirībām starp šīm dažādajām sugām. Visbeidzot, trešais veids – ekosistēma daudzveidība. Ar ekosistēmām saprot teritorijas, kurās dzīvo organismu kopienas, miedarbojoties savā starpā un ar nedzīvo vidi. Savukārt ekosistēma daudzveidība attiec uz visām dažādajām dzīvotnēm, bioloģiskajām kopienām un ekoloģiskajiem procesiem, kā arī uz atšķirībām atsevišķu ekosistēmu ietveros. Ekosistēmas ir teritorijas, kurās dzīvo organismu kopienas, miedarbojoties savā starpā un ar nedzīvo vidi. Paturot prātā ekosistēmas, to nozīme, kā dažādi saplūstoši dzīvo organismu centriem ir izskaidrojama ar to, ko tās sniedz. Pamatpakalpojums planētas līdzsvarotai funkcionalitātei. Citiem vārdiem sakot, dzīvo organismu savstarpējā miedarbība, kā arī to miedarbība ar nedzīvo vidi nodrošina to, ko mēs saucam par ekosistēmas pakalpojumiem. Padomājiet par tiem brīdi. Bite pati par sevi bez savstarpējās saiknes ar citu dzīvu organismu neizdzīvotu. To pašu var teikt par mums, cilvēkiem, vai jebkuru citu sugu. Savstarpējā saikne ir vitāli svarīga, izšķiroša, lai uzturētu dzīvību. Atgriezīsimies pie bites. Miedarbojoties ar augiem, notiek aputeksnēšana. Šī miedarbība ļauj bitēm ne tikai savākt ziedputekšņus un ražot pārtiku, medu, bet arī nodrošināt augu gēnu pārnesi no vīrišķās putekšņu lapas uz sievišķo auglanīcu. Savācot ziedputekšņus no zieda uz ziedu, bite netīšām palīdz pārnest gēnus no viena auga uz otru, tādējādi tos apaugļojot un ļaujot tiem vairoties. Tā ir 2 dažādu dzīvu organismu savstarpējā saikne, kas turklāt nodrošina svarīgu ekosistēmas pakalpojumu. Padomājiet par lauksaimniecību. Bez aputeksnēšanas nākotne nebūtu pārāk daudzsološa, vai ne? Runājot par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, bez aputeksnētājiem, piemēram bitēm, mums būtu problēmas. Protams, aputeksnēšana ir tikai viens no daudziem funkcionālo ekosistēmas sniegtajiem pakalpojumiem. Ekosistēma pakalpojumi ietver pakalpojumu sniegšanu, piemēram, pārtikas piegādi, tīru gaisu un ūdeni. Tie var būt regulējošie pakalpojumi, piemēram, klimata un hidroloģijas pārveidošana, barības vielu aprits nodrošināšana augsnē vai arī kultūras pakalpojumi, kas var ietvert pozitīvus elementus cilvēku labklājībai, piemēram, atpūtu vai garīgo piepildījumu. Kāda ir ekosistēma un klimata pārmaiņu savstarpējā saistība? Pirmkārt, ekosistēmas saglabāšana var ievērojami palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas. Piemēram, oglekļa sekvestrācija, uztveršana un uzglabāšana ir atmosfēras oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšanas process ģeoloģiskajos veidojumos un okeānos. Lai zināmā mērā kontrolētu globālās temperatūras paaugstināšanos, oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana ir ļoti svarīga.
Ekosistēmas saglabāšana var arī ievērojami palīdzēt pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmē. Kā? Piemēram, plūdu gadījumā. Ar kokiem un augiem apstādīta teritorija var absorbēt un novadīt lieko ūdeni, tādējādi palīdzot novērst vai mazināt plūdu ietekmi. Ekosistēma, kas ir iznīcināta, piemēram, izcirsta un tagad ir kļuvusi par neauglīgu zemi, nespēja tikpat labi absorbēt ūdeni. Tāpēc bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai būs izšķiroša nozīme, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām. Taču mums jābūt uzmanīgiem, jo paredzams, ka klimata pārmaiņu ietekme būtiski ietekmēs bioloģisko daudzveidību. Vai atcerieties Eiropas komisijas citātu šīs nodarbības sākumā? Mēs nevaram risināt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos problēmu, nerisinot klimata pārmaiņu problēmu, un tikpat neiespējami būtu risināt klimata pārmaiņu problēmu, nerisinot bioloģiskās daudzveidības samazināšanās problēmu. Ir pilnīgi skaidrs, ka klimata pārmaiņas ļoti negatīvi ietekmēs ekosistēmas. Tās degradēsies, zudīs vērtīga ekosistēma pakalpojuma un bez šaubām samazināsies bioloģiskā daudzveidība. Nežēlīgi izsakoties, piepildīsies scenārijs, kurā mēs pieredzēsim masveidu sugu izmiršanu. Tā nebūtu pirmā masveida izmiršana planētas vēsturē. Patiesībā pēdējo 500 miljonu gadu laikā Zeme ir piedzīvojusi jau 5 masveida izmiršanas gadījumus. Pirmais – Ordovika masveida izmiršana. Kas tad notika? Bagātīga augu valsts no gaisa izvadīja oglekļa dioksīdu, izraisot globālu atdzišanu un ledāju veidošanos. Tas savukārt pazemināja jūras līmeni. Lielākā daļa dzīvības šajā laikā atradās okeānos, un samazinoties šo dzīvotņu skaitam, notika masveida izmiršana. Otrā bija Devona masveida izmiršana. Viena no teorijām liecina, ka sauszemes augi attīstīja dziļas saknes, atbrīvojot bagātīgu barības vielu daudzumu okeānos, kas baroja aļģes. Aļģu ziedēšanas rezultātā okeānos tika patērēts milzīgs skābekļa daudzums, un daudzas sugas izmira. Perma masveida izmiršana bija vissmagākā izmiršana vēsturē. 96% no visas dzīvības gāja bojā. Zinātnieki uzskata, ka vulkāniskā aktivitāte Sibīrijā ir ievadījusi atmosfērā milzīgu daudzumu oglekļa dioksīda. Baktērijas, kas pārtiek no CO2, sāka ražot metānu. Lieli abu gāzu daudzumi sasildīja planētu un sajaucās ar zemes ūdeni, padarot okeānu un lietus ūdeni skābu un radot dzīvībā ļoti toksisku vidi. Nākamā bija Triesa masveida izmiršana. Daži zinātnieki izvirza teoriju, ka vulkānu izvirdumu atmosfērā izmetuši tonnām CO2, kas aizturējis siltumu un pieskābinājis okeānus, izraisot šo masveida izmiršanu. Citi zinātnieki apgalvo, ka izmiršanu izraisīs asteroīds vai komētas trieciens. Šajā izmiršanas laikā tika iznīcināti aptuveni 80% dzīvības, tostarp lielākā daļa zīdītāju. Tad sākās krīta terciāra, jeb KT masveida izmiršana. Jūs pareizi sapratāt, tad izmira dinozauri. Kopā ar aptuveni 75% no visas dzīvības uz Zemes. Plaši izplatīta ir teorija, ka Meksikā nogāzās asteroīds. Trieciena rezultātā atmosfērā nonāca milzīgs daudzums atlūzu, kas izraisīja globālās temperatūras pazemināšanos. Iespējams, ka šī ietekme ir izraisījusi arī vietējos ugunsgrēkus, zemestrīces, cunami un skābos lietus. Pēc tam, kad dinozauru vairs nebija, sākās zīdītāju laikmets un galu galā radās Homo sapiens. Taču apzināsimies vienu ļoti interesantu faktu. 3 no šiem 5 masveida izmiršanas gadījumiem bija cieši saistīti ar klimata pārmaiņām – Ordovika, Perma un Triesa jūras izmiršanas gadījumi. Kāda ir mūsu pašreizējā situācija? Ziņas nav labas. Pašlaik mēs piedzīvojam 6. masveida izmiršanu. Oficiāli to sauc par holocēna izmiršanu, taču to dēvē arī par antropocēna izmiršanu. Antropocēns – cilvēka darbības virzīts laikmets. Apkopojot tādas darbības kā pārmērīgas medības, mežu izciršana, gaisa, ūdens un augsnes piesārņošana un tā tālāk. Un jūs sapratīsiet, kādēļ jau šodien kopumā 1 miljonu augu un dzīvnieku sugu draud izmiršana tuvāko 10 gažu laikā. Un tās ir tikai tās, par kurām mēs zinām. Lai gan vēstures gaitā daudz sugas ir izmirušas ne tikai masveida izmiršanas laikā, šis gadījums ir atšķirīgs. Pašreizējais izmiršanas ātrums ir vismaz 1000 reižu lielāks par normālo izmiršanas ātrumu. Ko mēs saprotam ar normālo izmiršanas ātrumu? Normāls, jeb fona izmiršanas ātrums, ir vidējais izmiršanas ātrums pamatojoties uz sugas ilgmūžību laika gaitā bez cilvēku ietekmes, kā to nosaka fosīliju dati. Uz ko mums būtu jākoncentrējas? Patiesību sakot, uz visām sugām un ekosistēmām, taču mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem par sugām, kas jau ir apdraudētas un kurām draud izmiršana. Mēs visi zinām dažus pasaulē pazīstamus dzīvniekus, piemēram, pandu un orangutānu.
Taču neaizmirsīsim arī to, ka visas sugas nav tik pamanāmas vai arī neatbilst cilvēku noteiktajām dzīvnieku skaistuma standartiem. Uz mirkli atcerieties bites un citus aputeksnētājus. Jūs jau zināt, cik ļoti svarīgi tie ir pilnvērtīgai dzīvības funkcionēšanai uz planētas. Tomēr aputeksnētāji kukaiņi pašlaik nemaz netiek aizsargāti, lai gan to zudums ir ievērojams un nepārtraukts. Un dažviet pasaulē tas jau jūtams tādās nozarēs kā lauksaimniecība un ekonomika. Apskatīsim dažādas apdraudētas sugas, kas nav tik labi zināmas, bet par kurām būtu jāzina. Piemēram, Eiropas ūdeles. Agrāk tās bija sastopams lielākajā daļā Eiropas, bet kopš 19. gadsimta vidus to izplatība ir samazinājusies par vairāk nekā 85%. Pārējā populācija ir neliela, sadrumstalota un turpina samazināties. Dzīvotspējīgākā populācija Eiropā atrodas Donavas deltā. Eiropas ūdeles pašlaik ir sastopams Igaunijā, Ukrainā un Rumānijā. Kopumā tā ir ārkārtīgi apdraudēta suga. Vēl viena ārkārtīgi apdraudēta suga ir Eiropas kāmis. Tā populācija Rietumē Eiropā, Centrālā Eiropā un Austrumē Eiropā ir ievērojami samazinājusies, un pašlaik tās izplatība šajās teritorijās ir ļoti sadrumstalota. Šie dzīvnieki ir sastopami Polijā, Vācijā, Austrijā, Slovākijā, Ukrainā, Ungārijā, Serbijā, Rumānijā, Moldovā un Bulgārijā. Ļoti apdraudēti ir arī Bavārijas mežtrupaste, kas ir endēmiska, sastopama tikai Ziemeļaustrumu Alpos. Pašlaik ir zināms, ka šī suga sastopama tikai Rofāna kalnā, kas atrodas Ziemeļtirolē, Austrijā, kur tā sastopama 730 līdz 1100 metru augstumā virs jūras līmeņa. Stepes piekuns arī ir apdraudēta suga. No 1993. līdz 2012. gadam, kas ir 19 gadu periods, bija vērojama ļoti ievērojama sugas pārstāvju skaita samazināšanās tendence. Kopumā to skaits samazinājās par 47%. Saskaņā ar BirdLife International aplēsēm nelielā Eiropas populācija ir 350 līdz 500 pāru, kas atbilst 710 līdz 990 nobriedušiem īpatņiem. Šie putni sastopami Austrijā, Slovākijā, Ungārijā, Horvātijā, Serbijā, Ukrainā, Moldovā, Rumānijā, Bulgārijā un Maķedonijā. Vēl viens piemērs ir baltais grifs, jeb maitērglis. Centrāla Eiropā un Austrumē Eiropā tas galvenokārt sastopams Bulgārijā. Tiek lēsts, ka Eiropā līgzo 3000 līdz 4700 pāru, kas ir gandrīz pusi no tā globālās populācijas. Kopumā maitērgļu populācija Eiropā pēdējo 3 paudžu laikā ir samazinājusies par 50 līdz 79%. Kā jau norāda nosaukums, parastā gludā raja vēsturiski bija viena no visvairāk sastopamajām raju dzimtzivīm Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā. Tomēr tagad tiek uzskatīts, ka tā tika izvejota lielākajā daļā jūru. Zvaigžņotā store ir savā ziņā simboliska suga, kas sastopama Ukrainas, Moldovas, Serbijas, Rumānijas un Bulgārijas mitrājos. Pasaules nozoja 15 gadu laikā no 1992. līdz 2007. gadam ir vairāk nekā 98% no populācijas. Rumānijā, Melnajā jūrā no 2002. līdz 2005. gadam šo īpatņu populācija nozvejas dēļ samazinājās par 72,5%. Tādēļ 2006. gadā komerciālā zveja tika pārtraukta. Horvātijas sapals ir sastopams tikai ļoti mazā upītē Staniska Jaruga, Horvātijā. Galvenie draudi, ar kuriem saskars šī ārkārtīgi apdraudētā suga, ir ūdens ieguve un citu sugu, proti foreļu ievešana. Ir zināms, ka Beibienko krūmāju circenis dzīvo tikai Slovākijā, Slovak Krasi Nacionālajā parkā. Šīs sugas populācija ir ļoti sadrumstalota, ar 6 nelielām un izolētām apakšpopulācijām, kuru ģenētiskā apmaiņa ir neliela. Tādējādi tie var izmirt, bez iespējas atjaunot populāciju. Populācijas lielums ir neliels, ne vairāk kā 30 nobriedušu īpatņu uz hektāru, un pašreizējā populācija kļūst vēl mazāka. Austrijas gimnidēnija ir endēmiska orhideju suga, kas sastopama 3 konkrētās Austrijas vietās. Šo sugu var atrast no 1800 līdz 2000 metru augstumā. Šo orhideju pašlaik apdraud augu vākšana un cilvēku aktivitātes. Tāpat kā visām pļavas orhidejām, arī šai sugai ir nepieciešama zālāju noganīšana. Ja tā būs pārāk maza, tad suga cietīs no konkurences ar citiem augiem. Ja pārāk liela, tad sugas daudzveidība tiks zaudēta. Melnā vilkābele ir endēmiski sastopama tikai Centrāla Eiropā, īpaši Karpatu basēnā un Balkānu ziemeļos. Apstiprināti dati par sugu ir no Ungārijas, Slovākijas, Horvātijas, Rumānijas un Serbijas. Tomēr šķiet, ka sugas populācija pēdējos gados ir ievērojami samazinājusies, un pašlaik apstiprināti dati ir tikai no Donavas palienes, Ungārijā un Horvātijā.
Tagad parunāsim par pirmotnējiem mežiem. Neskartos vecos mežos saglabājās bagāta floras un faunas daudzveidība, un tie ir mājvieta daudzām retām un apdraudētām sugām. Lai veidotos pirmotnējie meži, dabai jāļauj gadsimtiem ilgi dabiski attīstīties bez būtiskas cilvēku iejaukšanās. Atkarībā no koku sugas un vietējiem apstākļiem šis periods var ilgt vismaz 120 gadus. Šie meži ir bagāti ar struktūru, formām un dzīvību. Tur var sadzīvot visu vecumu koki, taču mūsu uzmanību uzreiz piesaista iespaidīgie veterāni, kuru izmēri ir tuvu sugas maksimālajiem, kā arī lieli stāvoši vai krituši nokautuši koki dažādās pūšanas stadijās, kas klāti ar sūnām, ķerpiem un sēnēm. Ap 60% Eiropas neskārto mežu ārpus Skandināvijas, Ziemeļdaļas un Krievijas atrodas Karpatos un Balkānos. Starp tiem ir pirmotnējie dižskābāržu meži, kas stiepjas pāri Austrumslovākijai un Rietumu-Ukrainai. Tie ir iekļauti UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Dienvidrietumu Karpatu Rumānijā ir viena no lielākajām neskarto mežu teritorijām Eiropā. Tā ir mājvieta 2/3 Eiropas zēlo plēsēju populācijai, tostarp brūnajiem lāčiem, vilkiem un lūšiem. Izklausās lieliski, vai ne? Tomēr jau 2020. gada septembrī veiktajā pētījumā Primārās mežu aizsardzības trūkumi un atjaunošanas iespējas Eiropā secināts, ka Eiropas pirmotnējie meži ir bīstamā stāvoklī, jo daudz no tiem netiek aizsargāti, un pastāv risks, ka tie tiks iznīcināti nepārtrauktas meža strādes dēļ. Atceroties šīs apdraudētās sugas, atgriežamies pie lielās tēmas – izmiršana un tās radītā problēma. Kā jau iepriekš norādīts, savstarpējās attiecības starp dzīvajiem un nedzīvajiem organismiem ir ļoti svarīgas visai dzīvībai uz Zemes, jo tās sniedz ekosistēmas pakalpojumus. Ja viena suga pārstāja eksistēt, tas ietekmē citu sugu, kas ietekmē vēl vienu sugu un tā tālāk, radot domino efektu. Jo mazāk daudzveidīga ir ekosistēma, jo mazāk noturīga tā ir. Kas ir noturība? Ekosistēma spēja pretoties bojājumiem un ātri atjaunoties, piemēram, ugunsgrēku, plūdu, kaitēkļu, slimību un citos gadījumos. Tāpēc ideālais scenārijs būtu, jo daudzveidīgāka ir ekosistēma, jo lielāka ir tās noturība. Tāpēc vienas sugas glabāšana var nozīmēt citu tur mītošo sugu, kā arī to dzīvotņu glabāšanu. Kas tieši tiek darīts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā? Eiropā ir spēkā tādi ar dabu un bioloģisko daudzveidību saistīti tiesību akti, kā putnu direktīva un dzīvotņu direktīva. Turklāt pastāv globāli līgumi, kas regulē tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem, piemēram, konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām, piemēram, zaļās un zilās infrastruktūras. Šeit mēs runājam par dabā balstītiem risinājumiem. Zaļās un zilās infrastruktūras mērķis ir darboties kā zaļo un zilo zonu tīklam, kas sniedz daudzveidīgu un nozīmīgu labumu gan cilvēkiem, gan dabai. Piemēram, zaļie jumti, koku līnijas, kokaugiem klāta platība, polderi, līči un citi. Zaļā un zilā infrastruktūra apvieno šos elementus vienotā tīklā, lai uzlabotu to savienojamību un stiprinātu daudzveidīgos iegūmus dabai un sabiedrībai. Un jūs varat kļūt par tieši šīs schēmas dalībnieku. Padomājiet, piemēram, par savu zaļo jumtu vai zaļo sienu. Tās var kļūt par mājvietu bioloģiskās daudzveidības attīstībai. Patiesi, mums vēl ir jāatrisina daudzi jautājumi. Piemēram, jāatbalsta izglītība un vietējais iniciatīvas vai jāatbalsta mazie lauksaimnieki, lai risinātu monokultūru radītās problēmas un radītu ilgtspējīgu, dabai draudzīgu lauksaimniecību. Natura 2000. Lielākais koordinētais aizsargājamo teritoriju tīkls pasaulē ir praktisks piemērs ierosmēm, kas Eiropā sniedz pozitīvus rezultātus. 1979. gadā tika pieņemta putnu direktīva, kuras mērķis bija aizsargāt visus savvaļas putnus un to svarīgākās dzīvotnes visā Eiropas Savienībā. Ar dzīvotņu direktīvu, kas tika pieņemts 13 gadus vēlāk, 1992. gadā, tika ieviesti ļoti līdzīgi pasākumi, bet to darbības joma tika paplašināta, iekļaujot aptuveni 1000 citas retas, apdraudētas vai endēmiskas, sastopams tikai kādā noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā, savvaļas dzīvnieku un augu sugas, kuras bieži vien kopā dēvē par Eiropas nozīmes sugām. Natura 2000 tīkls ir abu direktīvu rezultāts, lai praktiski aizsargātu bioloģisko daudzveidību kontinentā un nodrošinātu Eiropas vērtīgāko apdraudētāko sugu izdzīvošanu un to dzīvotņu saglabāšanu ilgtermiņā. Vienlaikus sniedzot tādus iegūmus kā tīrs gaiss un saldūdens, ekosistēmu pakalpojumu un daudz ko citu. Diemžēl pasaules mērogā bioloģiskās daudzveidības saglabāšana joprojām ir nepietiekama.
Mēs aicinām jūs iepazīties ar starpvaldību, bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu zinātnes un politikas platformas jaunāko ziņojumu. Tās pasaules bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma ziņojums liecina, ka mūsu pašreizējā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās stratēģija nav pietiekama, lai sasniegtu noteiktos saglabāšanās mērķus. Jā, jebkurš mērķis, ko mēs pašlaik izvirzam 2030. gadam un arī turpmākajiem gadiem, ir jāpapildina ar radikālām pārmaiņām sistēmā, gan ekonomiskajā, gan sociālajā, gan politiskajā, gan tehnoloģiskajā jomā. Citiem vārdiem sakot, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām, mums pašiem ir krasi jāmainās.